Sveiki, labvakar visiem! Šoreiz nedaudz pieskaršos tādai lietai kā bērnība. Daudz ir dzirdēts un klausīts pēdējā laikā par to, kad mums katram, protams, ir savs stāsts un katram ir bijis savu bērnību un kuram tā ir bijusi skaista, kuram ir ne tik skaista, teiksim tā, bet tā ir bērnība, ko mēs esam izdzīvojuši un īstenībā ģimene vispār kā tāds ir pamats, ļoti stabils pamats visai mūsu dzīvei, turpmākajai dzīvei un tiešām, ja ir veselīga ģimene bijusi, tad, protams, šiem bērniem ir vienkāršāk izveidot tieši tādu pašu, bet ja tu esi audzis tā, kā tu esi audzis, protams, tad vienkārši izaugot mēs varam izdarīt tikai secinājumus. Un pēdējā laikā ļoti daudz dzirdu tos tādus stāstus par šiem alkoholismas ģimenē, teiksim, tēvs tur dzer, vai no abi vecāki dzer, tēvs dzer un atkal otrādāk. Un tā tad, jā, protams, tas ir bērniem, tas viss ikdienā, protams, ka tu audzi un ka tu to visu redzēji, tas nav īsti patīkami un nav īsti forši, un, protams, izaugot šādi bērni dzīvē, jau arī paši pārsvarā cenšas sisties, pērties kaut kā pa nātrēm, kā pats māku, tā varu, tā eju, jo parasti ir grūti, jo tev nav šīs pieredzes, tev nav šīs zināšanas, bet arī personīgi pats pēc savas pieredzes zinu, kad parasti mēs vainojam šos vecākus par to, kad viņi mums ir devuši šo dzīvību, nav spējuši uzaudzināt tā vai šitādi, bet īstenībā viņi jau ir iedevuši jums dzīvību, un tas ir labākais, kas vispār var būt. Un es kādreiz atceros pats sevi, man bija ļoti daudz jautājumu, un vienmēr es vainoju, meklēju vainu gan mammā, gan tēvā, un tad vienmēr bija kaut kādas atrunas, un vienmēr bija vaina. Bet īstenībā viņi jau darīja to tā, kā viņi to mācēja, un viss. Un viņiem nebija tādas pašas pieredzes, tieši tāpat kā tagad arī mums pašiem. Tu vienkārši dzīvo, ejot, darot, tu iegūsti šo pieredzi, tad tu izdari secinājumus un ej tālāk. Un tad rodās tā, kad, kā jau minēju, ka ģimene ir ļoti būtiski, ģimene ir ļoti būtisks pamats šiem bērniem, lai būtu veselīgi, lai viņš izaugtu veselīgi, lai viņš redzētu tiešām šo mammu un tētu, un ja tu neesi savā ģimenē, teiksim, šo redzējis, izaugot, tu jau pats, protams, lielākā daļa ir, kas ir vāji paši pēc sevis savā raksturā, aiziet vai no tēva pēdās, protams, lielākā daļa nodzerās, vai tur ir citas visādas lietas, tur narkotikas dzeršanas un tā sevi žēlošana, kad tagad ir šis stāsts, bet mums jau katram gandrīz 3. vai 10. ir tāds stāsts par šīm nelabvēlīgajām, teiksim, ģimenēm, kurās it kā mēs esam uzauguši un tad tā, bet šodienā īstenībā es gribēju vairāk pievērst uzmanību šim, kad mēs to visu varam mainīt paši. Un šī ir šī mūsu veselīgā attieksme, kā mēs izturamies paši pret to. Un, ja tu, protams, esi redzējis visu bērnību šīs dzerstīšanās un tādas lietas, tad, protams, izaugot, tu to vairs negribi redzēt, un tad var vienkārši izdarīt secinājumus, vai tu tā vēlies dzīvot, vai tu vienkārši atlaid to visu un dzīvo savu dzīvi. Jo vecāki ir, jā, protams, vecāki mums ir iedoti, un mēs viņus tā kā neizvēlamies, bet viņi ir darījuši labāko, ko viņi varēja, un viss. Tad ja mums katram īstenībā šodienā dzīvot, mums ir sava dzīve, pat ja tas ir māsa vai brālis, tēts vai mamma, bet mums katram ir pašam sava dzīve, ejama pašiem, kas ir jāiet tālāk pašam un jāapzinās, ka tu ej dzīvo savu dzīvi, ne jau vecāku vai māsu vai brāļu dzīves, bet mēs esam tagad tā pieraduši, kad mēs parasti ģimene ir ģimene, jā, protams, par ģimeni tas ir cits stāsts un tā ir savādāk. Ģimenē vienmēr viens otru atbalsta, vienmēr viens otram ir blakus un palīdz, protams, tā ir tāda vērtība, ko vispār katrs varētu tiešām vēlēties, jo patiesi no sirds ir īstenībā to katram novēl, lai tiešām ir šīs veselīgās ģimenes un veselīgā izpratnē un tiešām šī cieņpilnā attieksme vienam pret otru un nav nekādas tur pierādīšana, pazemošanas, tur noniecināšanas, teiksim, spītības un vēl tur visādas lietas. Īstenībā pēdējā laikā daudz dzirdējis par to arī, kad dzīvojam kopā, viens tur cieš, otrs cieš, bet kāpēc jūs ciešat? Nav jācieš. Ja nevar vienkārši sadzīvot, šķiramies, mēs tā esam pieauguši cilvēki un vienkārši ejam katrs savu ceļu.
Bet tā nu te dzīvē ir. Tā kā paldies visiem un jauku vakaru!